Nu, sveicināti, dārgie draugi! Kā jau jūs redzat virsrakstā, piedzīvojumi pareizticīgo baznīcā. Šodien man bija baigi labais piedzīvojums. Es domāju, viņš tā kā anekdots ir, viņu varētu izstāstīt. Viņš tāds jautrs. Darba darīšanās bija nokļuvis pareizticīgo katedrālē, pašā centrālākā, kāda vien ir. Centrālāks vairs nav par viņu. Un arī vissmukākā Rīgā. Un situācija bija tāda, ka man sagribējās uz tualeti. Un es tajā katedrālē pat nekad nebiju gājis iekšā. Bet, kā lai saka, vajadzība spieda. Iegāju pa centrālajiem vārtiem iekšā, katedrālē pa trepītēm uzcēlos augšā. Viss tur bija zeltā, ikonās, svecītēs. Prieka tur nebija točna. Tur viss bija diezgan nomākts un drūms. Cilvēki bija tādi, kā tiek apkalpošais personāls bija tāds padrūms. Tur gāja tās svecītes ar pētīju, tā nepriecīgi, viss tas notika tur. Bet labi, ne tas būtu sīkums. Katrā gadījumā tur es neatradu tualeti. Es tualeti tur neatradu, un viss tas bija tik saspringti. Tur es sapratu, ka labāk vienam neprasīt pa tualeti arī, tas nebūtu pilnīgi vietā. Un nogāju lejā, un domāju, jāpiet apkārtāji katedrālē. Un, kad es sāku iet apkārt, tur pagalmā es ieraudzīju, ka durvis vaļā ir. Un viņas tā kā iet uz pagraba tās durvis, bet tur tā viss apgaismots, viss normāli. Un es tāds pa trepītēm laižos zemē, un tur tualeti es redzu, un tieši viens vīrs ieiet tajā tualetē. Un tas nozīmē, ka man vajag pagaidīt, kamēr viņš iznāks. Un es tagad pienāku pie tās tualetes, apstājos, un tur koridors tāds pagarš. Un pa to koridoru viens tāds slēpo manā virzienā, bārdiņu tādu pareizticīgo stilā. Un viņš man tā saka: "Вы от kavo?" Es viņam saku, ko es varu viņam pateikt? Es viņam saku: "Jā, от Христа!" Viņš bija tās diezgan šokēts. Viņa sejā neparādījās ne prieks, nekas. Es redzēju, ka viņš paliek dusmīgs. Kad iespējams viņš man varētu sist, bet es izstījos diezgan zolīdi. Es biju baltā kreklā, melnos džinsu šortos, protams, ar labu iedegumu, kā parasti aleluja, un ar čībām tādas kā Jēzum. Un šis teksts, kad es esmu от Христа, izšāvu viņam visus failus, kas viņam tur bija, korķis, viss izsit viņam tur ārā, īsāk sakot, izsavienojums, laikam viņam tur iestājās. Un tad viņš man vēl tā dusmīgi vēl pārprasīja: "Вы от kavo?" Ну, я так, я же вам говорю, я от Христа. Что вы тут ерунду мне рассказываете? Что вы вообще хотите? Un tāds dusmīgs, kā paliek tāds, ritīgi, es saprotu, ka joki mazi īsāk sakot, ka vajag atklāt viņam kārtas, ko es par gribu. Es saku, es gribu tualetē ieiet, ķipa. Ko jūs te vispārībā te vazājaties, ko no ielas esat ienākuši? Aiet pilsētā, meklējiet tualeti, viņš man saka. Es saprotu, ka tagad vajag atklāt viņam pavisam visas kārtas. Es viņam saku, esmu darba darījumos šeit, īsāk sakot, noslauc darba iemeslu. Viņš saka, ko tu jūs man te čakrējiet prātu? Viņš saka, tad ko? Un, tā apmēram. Tāda bija viņa attieksme. Pa to laiku arī tās izgāja no tualetes ārā, es tur iegāju. Un tagad es, nokārtojos tajā tualetē, pa mazo, ja kādam interesē, nokārtojos. Un paralēli domāju, pats vajag uzprasīt, ja viņš būs, es noteikti uzprasīšu, kas viņš ir tāds, kādu viņš amatu aizņem, ka viņš nepazīst Kristu, man tas tā vienkārši ieinteresēja. Un tad es iznāku ārā, ar to sarunu vēl dzirdēju divas sievas, kas tur stāvēja, tādas arī no iekšienes. Bet tas vīrs jau bija aizgājis, un es tam sievām tāds saku, я хотел спросить, а этот мужчина, кто он? Как кто он? Это диакон, наш служитель. Vēl kaut kādu viņu nosauc viņam vienu amatu. Arī kaut kādu garīgi es aizmirsu. Čуть neliekam tur gan arī ne bāķuška. Un es saku, а как же он служит? Es saku, если он Христа не знает. Un tās tantiņas tādas saka, а кто же его знает? Tad es sapratu, nav tālāk jāgrunāt, teicu uz redzēšanos un aizgāju. Tā kā nav pārāk spīdošs variants, kā jūs saprotiet.
Es godīgi sakot, nesaprotu, kā cilvēki darbojās garīgajās struktūrās. Nezinot Jēzu. Tad pie viņiem ienāk Jēzus, viņi viņu izmet ārā. No? Tas ir pārdabiski. Lai Dievs jūs svētī, tautieši Jēzu neizmest ārā, nenozaimot un visas pārējās lietas neizdarīt komplektā. Tā.